PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mediju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Šodien mūsu podkāstā PR Kompas tiekamies ar Kristīnu Menniku, Bita Latvija korporatīvās komunikācijas vadītāju un Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekli. Kā Kristīna pats sev raksturo digitālajā vidē, viņa ir komunikācijas profesionāli ar sirdi un prātu, kas apvieno cilvēcisku pieeju ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi un darbu. Kristīnas profesionālā pieredze ir bijusi saistīta gan ar vietējiem uzņēmumiem, gan starptautiskiem zīmoliem, veidojot efektīvas komunikācijas stratēģijas un arī palīdzot veidot publisku personību tēlus. Sveika, Kristīne! Sveiks, kolēģis! Sveika, Kristīna! Paldies, ka tu šodien nolēmi pie mums atnākt. Pastāstīsim, kāpēc mēs izraudzījāmies tevi, izņemot to, ka tu esi ļoti interesanta personība. Iepriekšējā reizē mēs runājām ar mūsu jomas kolēģi Olgu Kazaku par personīgo zīmolu, un tad mēs domājam, ļoti forša tēma. Varētu turpināt runāt par to tālāk un domāt par to, kā mēs tieši varam atbalstīt ikvienu organizācijas darbinieku, stiprināt savu tēlu digitālajā vidē. Un sarunāju ar Kristīnu. Man šodien ir divas Kristīnas, es esmu dubultā laimīga. Bet to, kas ir Ķerve. Ar Kristīnu Ķerve mēs domājam, kas varētu būt šis cilvēks, un Kristīna teica, es zinu, tā ir Kristīna. Bet ne šī cita. Un tad mēs nolēmām tev uzrunāt tieši šodien, lai vairāk aprunātos par šo te. Tā kā paldies, ka esi piekritus. Jā, un patiesībā arī ar šo sarunu mēs gribētu iedrošināt arī tos, kur darba pienākumi tiešām mērā nav saistīti ar komunikāciju, kā tad uz šo tēmu paskatīties plašāk, kāpēc viņi varētu būt arī, es teiktu, zīmola vēstneši caur savu komunikāciju digitālajā vidē. Nu tad svērsim pie ragiem. Kā tu uzskati, kādēļ uzņēmumiem, organizācijām kopumā ir svarīgi, lai darbinieki būtu aktīvi šajā digitālajā vidē, publiskajā telpā, noteikti dažādos sociālo mediju kanālos, un ko tas kopumā dod organizācijas tēlam? Šeit, es domāju, šodien skatāmies daudz plašāk, ne tikai komunikācijas profesionāļi, bet jebkurš mūsu darbinieks. Tā, pirmais, mēs bitē cenšamies darbinieku saukt pa kolēģiem. Mums tāda kultūra ir. Ir skaidrs galvenā tēze, ka cilvēki seko cilvēkiem, nevis organizācijām un kompānijām. To arī labi apliecināja laikā, kad es biju finanšu ministra padomniece strateģiskajā komunikācijā, ka to pašu ziņu, ko ielika finanšu ministrija no sava oficiālā sociālā mediju konta un finanšu ministrs, ko ielika, tur praktiski finanšu ministram bija 5 reizes vairāk skatījumu un iesaistes. Tātad tiešām visi vēlās sekot līdz cilvēkiem, tā ir augstāka uzticamība, tā ir augstāka iesaiste un mums ir grūtāk nemīlēt cilvēkus un mums ir ļoti viegli nemīlēt kompānijas organizācijas. Tātad katrs kolēģis ir vēstnesis un var nodot gan organizācijas vēstījumus mums interesējošos, gan arī veidot arī reputāciju, kādu mēs vēlamies kompānijai. Un, ja mēs paskatāmies strateģiski, kā mēs bitē skatāmies uz visiem kolēģiem, tad tā vizuāliķiem mēs varētu visus kolēģus, kas mums ir ap 900, ielikt tādā lielā burbulī, un tie ir visi kolēģi. Un tad, kas svarīgi, protams, pirmkārt, ka visi kolēģi seko bites sociālo mediju kontiem, iesaistās atbildīgajos un vajadzīgos brīžos viņiem ir iedot informācija, kā kādu notikumu komunicēt. Protams, bieži vien lielos paziņojumus arī mēs pirmie arī informējam kolēģis par to. Un otrs, iedot iespēju tiem, kuri grib pieiet strateģiski savai komunikācijai, iedot iespēju apmācības.
iziet par viņu digitālo tēlu vai vispār par viņa tēlu. Un tur es varu pēc tam izstāstīt nedaudz vairāk. Bet vai tu vari pastāstīt par to pašu principu kā tādu? Kā dabūt pārliecināt darbinieks, tu runāji par cik pa 900 kolēģiem, ja? Kā pārliecināt šos 900 kolēģis, ka viņiem ir jākļūst par komunikatoriem? Jo varbūt viņš ir saimnieciskās daļas vadītājs, kurš negrib būt komunikators. Viņš parakstīs to, ka viņš neizpaudīs kaut kādu informāciju un tā, bet neprasi no manis, lai es tagad iet un stāstītu par bitu savos sociālajos tīklos. Jā, mēs to arī neprasam. Mēs visus kolēģus uztveram kā iespēju viņiem iedot piedāvāt, ja viņi vēlās. Mēs noteikti nevienam nekad neuzspiežam. Piemēram, mums tikko bija Bite Latvija 20, mēs esam 20 gadus Latvijā balle, un mēs iedavām tekstiņu, ka, ja vēlaties dalīties ar bildēm, kas mums bija vairāk simti, un ja kolēģi tur atroda, ja vēlaties dalīties, kur ir 3 teksta varianti, jo ir tādi, kuriem grūtāk padodās teksti, vai kuri nevēlās radīt tekstus, tad mums ir varianti, kā nosaukt, kas tas bija pa pasākumu. Un tāpat tās iesakām lietot tēmu, tur ir Bite 20 vai kopā spēks. Ja? Tā ir brīvprātīga izvēle. Ja tajā lielajā burbulī, kur ir visi kolēģi, tā ir brīvprātīga izvēle. Mēs komunikatori proaktīvi rīkojamies, lai iedot vēstījumus un atbalstītu, ja gadījumā kāds vēlās no sava konta komunicēt. Nākamais solis, kā jau es teicu, ir tās apmācības. Ja kāds vēlās pieiet strateģiski sava tēla veidošanai, tad ir apmācības. Bet ko tas nozīmē pieiet strateģiski sava tēla veidošanai vai pieiet strateģiski sevis kā kolēģa tēla veidošanai priekš uzņēmumu? Jā. Tātad tās ir apmācības, kas palīdz uztaisīt stratēģiju savam personīgajam zīmolam un plānu. Jo mēs esam ieinteresēti, lai mums kolēģi ir zinoši, informēti, un lai viņiem ir visi nepieciešamie instrumenti, ja viņi grib savu profesionālo tēlu, pietam strateģiski. Tātad viņiem ir plāns, kā viņi to dara, un jo foršāk ir kolēģi, jo vairāk viņi komunicē, jo mēs arī kā Bite vairāk iegūstam. Tas ir tas sakāmais, kas ir labāk apmācīt darbinieku, viņš aiziet, vai ir neapmācīt un viņš paliek. Ja? Respektīvi, mums ir svarīgi pēc iespējas vairāk izglītot un dot iespēju pilnveidoties kolēģiem, lai viņi zinātu vairāk. Vai jums ir kaut kādas aplēses, jūs apkopojat informāciju par to, kuri tad ir tie aktīvākie darbinieki, cik liela ir tā daļa, kas ir gatavi strādāt būtībā kā Bites vēstneši citur, ārpus tā komunikācijas kodola? Tas ir nākamais burbulis, ko es tev stāstīšu. Ja? Okay. Tātad apmācības šeit Bitē man izgāja par personīgo digitālo tēlu vairāk kā 100 kolēģi, ap 120, tātad 5-6 apmācību grupas man bija šajā laikā, un tāpat bija ieraksts, un tas ir pieejams mūsu mācību platformā. Tātad ik pa laikam ir uzsaukums, ja kāds vēlās, droši mums ir apmācības. Tāpat to es jau aizsāku, kad es strādāju Citadelē, tad mums arī bija diezgan regulārs apmācības par šo tēmu. Tāpat prezentācija tikai aktualizēta. Tātad tavs jautājums. Tātad ir lielais burbulis, vizualizējuma aplis, kurā ir visi 900, un ir nākamais aplis ar tiem, kuri grib darīt vairāk, kuri grib būt tie vēstneši. Un priekš tā mums Bitē kalpo vēstnešu programmā. Vai tu varētu pastāstīt? Es esmu dzirdējis arī par šo vēstnešu programmu. Un zinu, teiksim, man tuvs ir agile lean tēmas, un līnā viens no tādiem labiem vadīšanas principiem ir audzēt iekšējos nākamos vadītājus. Un es saprotu, ka tas, ko tā jūsu vēstneša programma ir kaut kas līdzīgs, gan tā digitālā vide, gan stiprināt potenciāli nākamos vidējā līmeņa, augstākā līmeņa vadītājus. Vai es pareizi saprotu? Principā šai vēstneša programmai varēja pieteikties jebkurš, kurš vēlās būt šajā kopienā. Ko tas nozīmē? Ka tev ir regulārs apmācības, tev ir skaidrs arī tāds, kā mēs sakām, KPIs, jeb nodevums, kas tev ir jāizdara, cik ieraksti mēnesī, cik jābūt aktīvam. Tas ir arī tāds prasības arī tiem cilvēkiem, kuriem mēs dodam tās apmācības. Vai viņi kaut kādā veidā
tas ir kaut kāds līgums, ko viņi veido, ja viņi iesaistās tajā programmā, tad kā tiek formalizēts tās attiecības? Jā, formalizēts nekā netiek. Kad mēs taisījām uzsaukumu pagājušā gada pavasarī, mums pieteicās 20 kolēģi, kas bija oficiāli bita vēstneši. Mēs viņus popularizējām arī uz iekšu. Un mums bija dažādi veidi apmācības regulārs, kur mēs arī gan skatījāmies, ko viņi ir publicējuši, kāds ir galvenās atziņas, dalījās ar pārējiem, kādas tēmas labi aiziet un tā tālāk. Un no savas puses mēs arī viņiem devām dažādas praktiskās apmācības tur ar foto, video apstrādi, teksta veidošana un tā tālāk. Un kopumā, principā noslēdzot šo programmu, un drīz mums būs otrais uzsaukums, tur ir vairāk kā 3 miljoni cilvēku sasniegti caur šiem ietekmes cilvēkiem. Bet tu minēji, ka ir kaut kāda KPIs, ko nosaka viņiem. Un tad kaut kādā X atskaites punktā jūs nākat kopā, izvērtējat to viņus. Mums ir vienreiz ceturksni tikšanās, kur katrs izstāsta, ir uztaisījis prezentāciju par to, kā kurā kanālā ir komunicēts, kāda ir iesaist, kas tur strādājis, kas nav strādājis, un tādējādi arī daloties ar pārējiem. Bija konkrēts skaits ierakstu mēnesī, tiešām cilvēcīgi 2-3 kopumā, jebkurā sociālā mediju kontā, lai tas nav tā kā bezmazai otrs darba laiks, bet tāpat tās. Un, arī vēstnešiem mēs aicinām izmantot pēc iespējas aktīvāk LinkedIn, jo arī tajā apmācībā visiem kolēģiem mēs arī taisam mini LinkedIn darbnīcu, lai motivētu kolēģis profesionālo plakni arī attīstīt un parādīt sevi. Tu mini LinkedIn, un tā ir tā profesionālā vide, bet skatoties, cik dažādās auditorijās ir jūsu potenciālais klients, jūsu sadarbības partneris, kā ir ar citām vidēm, jo viens jūs palīdzat, kā tu teici, iedot kaut kādu tekstu vai vēstījumu kontekstu, ko viņi var publicēt, bet pieņemsim tos pats TikTok, kas ir aktuāls sabiedrībā, pieļauj, ka jums potenciāli gan klienti, gan darbinieki, kas varētu salonos strādāt vai birojos, kā ir ar šo atbalstu citos komunikācijas kanālos, kur primāri ir tas video saturs un tas cilvēks riktīgi kameras priekšā. Jā, ja mēs paskatāmies uz kolēģu atskaitēm, tad primārais kanāls bija arī Instagrams. Tas ir, kur kolēģi liek savu ikdienu, jo galvenās tēmas arī bija tās ikdienas lietas. Aktivitātes, kampaņas palaišanas, tur nezinu, Žiguls mums ir atbrauc džīnsajā, visi ar to bildējās, liek video, liek foto, mums ir pilns birojs ar mīluļiem, ar tiem bildējās. Līdz ar to tā ikdienas dzīve dominē, un tas ir tas, kas visvairāk arī rezonē un patīk kolēģiem. Es tev varu paprasīt vēl, ejot atpakaļ pie tās motivācijas. Kā to darbinieku nomotivēt? Vai šajā gadījumā, labi, tur visiem ir iespēja tajā ārējā līmenī, visiem iespēja iesaistīties kaut kādās apmācībās, tad ir tie vēstneši. Kā jūs tos vēstures motivējat, vai viņiem kaut kas pie gadskārtējās izvērtēšanas, kaut kāda bonus sistēma, ko jūs veidot? Kas ir tas burkāniņš, ko forši jūs esat malcījuši, bet ko mēs no savas puses piedāvājam, piemēram, kaut ko vēl? PR Kompass ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Mums ir dažādas dāvaniņas, ko mēs dodam. Pirmā mums ir smuki hūdī visiem vēstnešiem, ko citi nevar dabūt. Kaut kādas svētkiem mēs iedodam lielās popkornu maisas. Viņiem ir tas, ko citi nedabū. Viennozīmīgi. Un viņi ir daudz aktīvāk arī iesaistās dažādas satura radīšanā priekš bitas sociālo mediju kontiem, jo atšķirībā no citiem, ja sako līdzi Bita Latvijā kontiem, tad tur ir mūsu kolēģi. Tāpat kā darba devēja kampaņā mums ir kolēģi, tad tie vēstneši patiesībā ir arī aktīvi uz āru bitas kontos, ne tikai savos. Bet paskatoties, jūsu komunikācijas komandā ir kāds viens atsevišķs darbinieks, kurš vēl tā kā veido to sociālo mediju komunikāciju, vai tas ir tā kā aģentūra ārpusē apkalpo, un tad aģentūra saņem šos darbinieku veidoto saturu? Jā, kurš koordinē to visu? Šis ir komplicēti. Mums ir maza komunikācijas komanda, kur es kopā runu, un mums ir arī aģentūra, un mēs pāraugam LinkedInu. Un mārketinga komandā, kas ir milzīga, ar daudziem cilvēkiem, mums ir sociālo mediju cilvēks, kuram arī ir
aģentūras. Un tas cilvēks kopā ar aģentūru vai aģentūrām vairākām, tad viņi veido to saturu visos pārējos sociālo mediju kontos. Bet tas saturs, kas nāk no darbiniekiem, tas vēstnešiem, tas ir līdzībās, mēs varētu teikt, user-generated contents. Jūsu gadījumā sanāk kolēģu veidotais saturs, tas nonāk to visu, kas atbild par mārketingu, vai tomēr jūs tādas korporatīvās komunikācijas lauciņā? Tas nonāk plašajā pasaulē. To neviens nekontrolē. Ja kāds viedokļa. vēlās, piemēram, novalidēt savu pirmā LinkedIn ieraksta tekstu vai vēl kaut ko, vai šādu bildi var vai nevar, tad mēs palīdzam viennozīmīgi kā komunikācijas komanda, bet mēs nekontrolējam. Es zinu, ka citās organizācijās kontrolē saturu, visu, ko kolēģi publisko uz ārus saistībā ar darba devēju, tiek novaldēts pie komunikācijas komandas. Mēs tā nedaram. Mēs uzticamies kolēģiem, un tā ir viņu reputācija pirmām kārtām, protams, mēs to nedaram. Ja vajag atbalstu, mēs to vienmēr izdaram ar bildēm, ar tekstiem, bet principā nē. Bet tad man ir jautājums. Es arī esmu lasījusi daudz, kaut vai, ja tu mini to pašu LinkedIn vidi, ka arī starptautiski organizācijas veido tādas iekšējās apmācības darbiniekiem. Bet ko darīt tai brīdī, kad darbinieks, kā iedrošināt citiem, es laikam teiktu tā klausītājiem, ka darbinieks saka, tas nav man, man nav laika un tam līdzīgi. Jo to es esmu saskārusies ne tikai Latvijā, bet tiešām lasot arī tos starptautiskos pētījumus, kas ir izaicinājums, kā tad šos neticīgos tomus pārliecināt, lai viņi spērtu tos pirmos soļus un uzticētos, vai iet tai vēstnešu programmā, vai piedalīties tajās apmācībās. Pirmais, ne visi ir radīti sociālajiem medijiem, ne visiem tas interesē, ne visiem tā ir prioritāte un ne visiem tas ir vajadzīgs. Līdz ar to no organizācijas puses tur noteikti nav nekāds spiediens. Ja vien tu neesi tas runas cilvēks, kas man ir tas trešais burbulīts, pie kā mēs varam pēc tam paturpināt. Ja? Bet principā organizācijas no savas puses piedāvā apmācības par strateģisku pieeju tēlu veidošanā un LinkedIn mini darbnīcu. Ja tu jūti, ka tev to vajag, tev ir visi resursi to iesākt. Un tāpat esmu daudz kolēģis konsultējis individuāli, lai palīdzētu viņiem. Arī ar vizuāļiem, ar tekstiem. Tas ir komunikācijas komandas darbs. Vai tu zini, tik daudz kā HR strādā, vai tajā brīdī, kad tiek atlasīti kaut kādi konkrēti cilvēki, vai tas ir svarīgi kaut kādā komponentē, ko šis cilvēks dara sociālos mēdījos? Es zinu, ka HR nav tavējais, bet varbūt tu zini, cik lielā mērā tas tiek kaut kādā veidā pētīts, skatīts. Jā, BITE HR saucās par klimata kontroli. Mūsu organizācijā klimata kontroli viennozīmīgi skatās sociālo mediju kontus, ko cilvēks komunicē un vai viņa konta saturs arī atbilst tai pozīcijai konkrētajai. Ja? Noteikti, ja viņi meklētu komunikatoru un ja tas cilvēks nav atrodams sociālajos medijos, tad būtu jautājums par viņu kompetenci. Bet es domāju, ka, ja es meklētu savu kolēģi, es noteikti arī paskatītos ierakstus. Pastāst par to video aplīti, mēs tur redzam, tur vēl viens uzzīmēs. Jā, tātad atgādināšu. Lielais aplis ir visi kolēģi. Jā. Tad nākamais aplis šajā lielajā aplī ir vēstneši un tie, kuri vēlās darīt vairāk. Un pēdējais aplīts, pats mazākais, ir... Nevis ir, bet ir. Es slēgtu savu laboju. Ir vadības komanda un eksperti. Un ko no viņiem jūs sagaidat? Tie ir cilvēki, kuri grib vai negrib, bieži vien ir publiski un tiek izmantot komunikācijā. Piemēram, kas ir eksperti? Ja mēs paskatāmies uz Citadeles laiku, tad eksperts ir arī ekonomists. Viņš nav vadības komandā, bet viņš ir cilvēks, kurš komunicē bankas vārdā. Un viņu arī bieži vien mēs redzam mediju telpā, vai ne? Ne tikai sociālajos medijos. Makroekonomiskās tendences un vispārējais. Un share of voice, tas ļoti labs pienesums, share of voice. BITES kontekstē mēs skatāmies, mums ir vadības komanda, katram ir savas jomas, un ir eksperti, piemēram, drošības eksperti, ko mēs izmantojam par kibertēmu. Un ar šiem cilvēkiem mēs viennozīmīgi strādājam, lai multiplicētu dažādas organizācijas tēmas. Piemēram, šodien mēs bijām Jelgavā un atklājām BITE Latviju Jelgavas birojo.
ar ASV vēstnieku, ar Ingu Bērziņu ministru un visiem pārējiem. Un esmu nosūtījis mūsu vadītājiem bildes un tekstu ar ieteikumiem, ko viņam vajadzētu ielikt savā LinkedInā. Tāpat tās ir kaut kādi lieli paziņojumi, tiek gatavot atsevišķi vizuāli konkrētajiem cilvēkiem, atsevišķi teksti, un mēs viņus izmantojam kā kanālu. Tas nav tikai, ka mēs par to runājam Bites oficiālajos kontos, bet mēs piesaistam attiecīgo vadības komandas locekli vai ekspertu, kas arī par to runā. Tādējādi mēs arī stiprinām viņus kā ekspertu tēlus. Jo vairāk mēs redzam publiskajā telpā tos eksperts, jo mums ir lielāka pārliecība, ka šī organizācijā strādā profesionāļi. Tāpēc mums ir svarīgi izmantot mūsu runas cilvēkus un ekspertus un arī pārējos kolēģus, jo tas sniedz pienesumu Bites reputācijai. Tātad tas nozīmē, es saprotu, arī citās organizācijās, lai vairāk stiprinātu arī šādu runas personu ekspertīzi, ir svarīgi, ka mēs no komunikācijas vienības atbalstam ar vizuāļiem, ja tas ir nepieciešams. Ar mediju treniņiem, ja nepieciešams. Jā, mediju treniņi, bet arī lielā mērā palīdzot kaut kādus jau sagatavas vēstījumiem. Es domāju, ka viens no izaicinājumiem noteikti ir arī bildes. Es nezinu, kā jūsu pieredzē, bet tad, kad tu esi gatavs dalīties ar kādu saturu, kur tās bildes noķert arī tam ekspertam. Jā, klasika. Jā, un vai jūs arī organizējat, kas man tikko ienāca prātā, kaut kādas fotosesijas darba vidē, jo Jā, tev uzreiz prasīs kaut kādu komentāru. Tu ļoti iezīmē par tiem drošības ekspertiem, kiberdrošības pārējais, kas tagad ir hot topic. Jā. Visās konferencēs tiek pieejas dažādos aspektos un tā tālāk. Un vai tev ir viņams bilžu katalogs, ko tu varētu uzreiz iedot medijiem, ja tev prasa? Tā, es iedošu piemēru. Mēs izziņojām pirmie, ka mēs bloķējam krāpnieku zvanus savā tīklā. Mums bija vizuālis priekš Bites, un mums bija citāts mūsu drošības ekspertam. Bilde un viņa citāts, un to viņš lika pie sevis. Tātad, šādi ir izcinājumi. Tātad jūs, domājot strateģiski par šo gan mediju komunikāciju, jūs pie reizes padomājat par potenciālo runas personu. Jā, nopakojot viņu ar visu nepieciešamo. Man liekas, ka šis ir ļoti būtisks aspekts, par ko ir jādomā. Jādomā jau uz priekšu, ja tu taisies to cilvēku nesaulītē, tad tajā brīdī tev jābūt viņam ir nopakotam. Nevis citreiz ir bijis izaicinājums domā pats, kā mēs teiktu, bet no vienas puses tas ir papildus slodzes komunikatoriem, bet no otras puses tas ir tas cilvēks patīk cilvēkam, mēs tam ekspertam palīdzam. Mēs esam gatavi viņām ieguldīties, kas arī tas jautājums. Jo arī, piemēram, tu runā par aptuveni 10-11 cilvēkiem. Jā. Un šajā brīdī gan tas ir svarīgi, tajā brīdī, kad mēs pieņemam šos cilvēkus darbā, atrunāt šo to publisko komponenti. Kad tas nebūs kaut kas tāds, ko mēs riskēsim, un pēc tam skatoties, vai mūsu drošības eksperts ir spējīgs runāt, konferencēs, plašsaziņas mēdījos par šo te vai nē. Jo vienkārši manā pieredzē bijis, ka tu sāc strādāt kaut kādā iestādē un ir juridiskais gals, kas ir ārkārtīgi svarīgs priekš kaut kā, vai ne? Bet tu izstiepies un saraujies, tas cilvēks, tu viņam var piedāvāt tos mediju treniņus, vai ne? Viņš tāpat runā savos šajos te likumdošanas rāmiešos tik ļoti turoties ka tas būs normāls izaicinājums. Bet, un vēl runāt par bildēm. Mums Bitē ir liels plus tas, ka visos pasākumos, kur mēs iepazīstam ar kampaņu, Ziemassvētki, mums regulāri pasākumi. Mēs vienmēr ņemam fotografu, un kolēģiem ir iespējams bildēties. Un visu to izmanto. Un pēc tam daloties, viņi tās profesionālās bildes liek savos sociālmediju kontos un izmanto. Tas ir liels plus. Iepriekš citās organizācijās strādājot, tas nebija novērots, bet šeit tiešām mēs pieejam tā, lai kolēģiem ir forši piemiņas un iespēja bildēties pa vienam komandā, kolektīvi, un pēc tam tās bildes kvalitatīvās izmantot. Bet šis ir labs piemērs, ko tu, Kristīna, pasaka, es par to biju piemirsusi. Jā, maksimāli nodrošināt fotosesijas, un ko es pat izmantoju, es nezinu, vai kādam tas lifehacks var noderēt, tad, kad es eju uz kādām konferencēm, un es redzu, ka ir fotogrāfs, un es esmu, kā es saku, labi izskatos. Es pieeju klāt pie tā fotografa un paprasu
vai varam vienoties, ka tu uztaisi pāris bildes, un es samaksāju simboliski vēlāk maksu, ka es tās bildes varu izmantot. Un man nav jātaisa atsevišķas fotosesijas, un atzīšos pēdējo pāris gadu laikā, es šo esmu vairākas kārt izmantojis. Es saprotu, ka šodien šajā vidē tam fotogrāfam tas prasīs 10-15 minūtes. Mēs maz drusciņi noklīdīsim nost no tā visa, kas tur notiek, bet tālāk, vienojoties par to samaksu, kā tu saki, es viņu varēšu izmantot sociālajos mēdījos, un man nevajadzēs obligāti atsaukties vai uz fotogrāfu vai ko, jo par to ir samaksāts. Un man liekas, otrs virziens, kā Kristīna saka, ka tu maksimāli nodrošini darba pasākumos profesionāli fotogrāfu, tas ir ieguvēji visi uzņēmumam vai organizācijai. Tās ir kaut kādas mazas izmaksas, bet gala rezultātā liels bonus kopumā, ja mēs paskatāmies gan tavai mājaslapai, organizācijas sociālajiem mēdījiem, gan vispār darbiniekiem kopumā, vai ne? Tā kā labs lifehacks, kā mēs teiktu. Jā, bet mēs tagad parunājam par formu, parunājot vēl par saturu. Cik lielā mērā, domājot jau par to vēstnieku līmeni, tas saturs tiek noteikts, piemērs, ja? Šajā gadā, piemēram, es nezinu, vairāk pievērsīsim uzmanību kaut kādiem ilgspējas jautājumiem, ja? Tāpēc lūdzu aktīvāk par to. Kā šis satura jautājums tiek plānots? Jā, mums ir ļoti labs piemērs. Pagājušajā gada februārī, patiesībā janvārī, mēs uzsākām sadarbību ar Latvijas Paralimpisko komiteju, un tas mums bija viss cauri gadu. Viņi pie mums gāja uz biroju, mēs viņus pavadījām, un mēs regulāri iekšēji komunicējām par to. Mums bija virkne pasākumu, arī ar fotogrāfiem, un kolēģi tiešām labprāt dalījās. Viņi saprata, ka tas ir mūsu centrālais virziens, sociālais, un viņi, elementārākais, protams, viņi dalījās ar bites ierakstiem, bet viņi arī paši lika, piemēram, kad pie mums bija medaļnieki, visi gāja bildēties, un, tas ir tāds labs piemērs, man liekas. Bet jums ir kaut kādas tās tēmas, tu zini, ka, piemēram, kas kaut kāda aktivitāte vai tēma būs šajā gadā, ja? Tad tu tā kā to iepriekš jau pozicionē, vai tas notiek tāds šajā mēnesī mums šāds pasākums jūs varat atnākt, vai arī tās gada plāns, piemēram. Ja mēs runājam tieši par vēstnešiem, tad viņiem ir skaidrs, ko mēs darīsim uz priekšdienu. Tā, lai viņi var plānot arī savā plānā iekšā, jo tajās darbnīcās, ko es organizēju, es aicinu arī komunikācijas plānu uztaisīt. Mans mīļākais piemērs ir, ka, man arī, protams, ir plāns, un ja es eju sēņot, kas man ļoti patīk, man nevar nevienu baravīku izsist no sliedēm, un es nebūšu tā ieraudījis foršu baravīku un nobildēšu. Ja tā baravīka nav manā plānā, tad tā baravīka neparādīsies manā Facebook ierakstā. Ja? Ir jābūt skaidram plānam. Un tad kolēģi zina, kādas aktivitātes ir, kādi galvenie virzieni, un mums arī vadības līmenī regulāri visiem kolēģiem tiek stāstīti strateģiskie virzieni, uz ko mēs ejam, uz ko mēs fokusējamies. Tas vispār ir skaidrs. Bet man ir jautājums, darbiniekiem vairāk uz LinkedIn vidu. Es zinu, ka tu pat esi LinkedInā un Facebookā, tu neesi Instagramā. Jā, tiesa. Tāpēc, ka tad man ir jāiet prom no darba un jābūt sociālajos medijos tikai. Bet kopumā, kā tu skaties kā profesionālis, kā šiem darbiniekiem sabalansēt to privāto un profesionālās dzīves saturu? Tāpēc, ka ir situācijas, kuras pati esmu novērojusi, ka arī mūsu nozars profesionāļi gribētos ticēt augstu pievienoto vērtību nozarei, bet tai pašā laikā, es teikšu, angliski šēro katru uzņēmumu vai organizācijas ziņu bez pievienotās vērtības, un kaut kādā brīdī man rodas sajūta, ka es sekoju, nevis draudzējos ar kādu konkrētu cilvēku, bet sekoju profesionālim, te es vairāk domāju varbūt par Facebook un tā kā Instagram vidi, nevis par LinkedIn, jo tas ir par profesionālo. Tad kāds tev ir tā sajūta, kā sabalansēt un kā palīdzēt atgādināt darbiniekiem, lūdzu, savā, pieņemsim, līdzībās Facebookā, nekomunicēt tikai par darbu, varbūt kādreiz atceries, ka tev tur ir arī draugi ārpus profesionālā loka. Vai to vispār var prasīt? Jā. Tas ir mans novērojums un jautājums. PR Kompass – raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķērve un Lāsma Šķestere.
Pirmais, kā jau es teicu, mēs neko neprasam. Jā. Ja kolēģis jūt līdzi katras bits ierakstam, tā ir viņa brīva griba. Bet ko es arī personīgā zīmola apmācībās saku, ka ir jābūt stratēģijai, respektīvi tev ir skaidrs, par kādām tēmām tu komunicē, gan privātajā, gan profesionālajā, un tev ir plāns, un tev ir jāskatās, lai tajā plānā ir dažādi formāti, dažādi virzieni, ka tu nerunā tikai par vienu, jā. Un otrs, piemēram, man arī, es jau sen esmu definējis, man ir vērtības ģimene un profesionalitāte, un Facebookā, protams, vairāk par ģimeni, bet arī par profesionālu aspektu, LinkedInā tikai profesionālais aspekts, bet tas tie tā kā divi pīlāri, uz kā turās komunikācija. Vai nu es komunicēju par ģimeni un par savu ikdienu, vai nu tas ir profesionāli saistīts. Es īsti citos lauciņos nelienu. Tāpēc arī ir katram personīgā zīmola stratēģija, kur viņam ir skaidrs, par kādām jomām, tēmām viņš vai viņa runā. Cik tas grūti tev pašai ir runāt? Es zinu, ka tu nozarē strādāt milzumu garu laiku. Līdz ar to, protams, runā savos sociālos medijos par savām darba lietām. Es nedomāju, ka tev vispār būtu problēma. Bet rādīt tās personīgās dzīves daļas, ja, to ģimenes komponenti, cik sarežģīti tas ir tev? Tas nav sarežģīti īsti. Galvenais zināt, kāds tas vēstījums, ko tu ieliec tajā iekšā. Tas ir vēl joprojām darbs. Tas ir arī tas vēstījums, ko tu ieliec par to personīgo lietu. Jā, ko tu rādi tad no ģimenes? Kad zini tēmu, ja tur profesionālais ģimene kontekstā ar darba vērtībām? Ģimene kontekstā ar darba vērtībām. Nē, tā ģimene ir mana personīgā šķautne. Tur nav īsti sasaist ar profesionālo. Labi. Un, ja kāds ieskatās Facebookā, kas man ir atvērts, jā, tad ir skaidrs, ka man ir 3 dēli. Katram ir savi izaicinājumi dzīves, un ja vidējais dēls, ja tur es dalos, kā viņam futbolā iet, jaunākais dēls kolekcijā akmeņus, tad to es dalos. Ja mēs pēkšņi kaut kur visa ģimene aizējam, mums ir iespēja nobildēties visiem 5, tas jau ir sasniegums, jā. Līdz ar to, tie aspekti var būt ļoti dažādi. Kad pirms pāris gadiem es atceros, es taisīju bildi mājās, kā es turu tādu lielu 5-paku makaronu paku, beru, es saku, ka mazāk par 5 kilogramiem makaronu nav vērts šajā ģimenē taisīt. Jā, tur ir jābūt kaut kādam vēstījumam apakšā vai vienkārši kaut kāda lieta, ko tu sev gribi pieglabāt. Jā. Jā, man liekas, ka tas ir visgrūtākais nodrošināt sociālajos mēdījos to balansu starp personīgo un profesionālo dzīvi, tieši skatoties tādā plašākā kontekstā ārpus LinkedIn vidas. Es nedomāju par LinkedIn šajā brīdī. Bet tas bija tas, ko mēs iepriekšējā reizē runājām. Ka viņa sociālajie tīkli, absolūti katrs ieraksts būs vērts uz stratēģiju. Ģimene vispārējais, tas būs viņa stratēģija. Viņi konkrēti ieplāno laiku, vietu, kad un ko viņi vāc bildes, kategorizē, lai tas ģimenes kaut kāds aspekts, viņam nodara kaut kādā konkrētā kontekstā, ja, ko viņi mēģina sevi kā profesionāli veidot. Protams. Un te mēs saskatām līdzības, ka Kristīna ir ļoti strateģiski domā šajā virzienā, kā kādreiz arī tas sociālajie pierādījumi, kā mēs runājām pagājušreiz, var noderēt tev arī kādreiz tādā publiskajā vidē, ne tikai tavā personīgajā telefonā kontekstā skatoties. Bet, atgriežoties pie tās komunikācijas, kādas tu saskatīji organizāciju visbiežāk pieļautās kļūdas, tieši cenšos iesaistīt darbiniekus kā tādus vēstnešus savā publiskajā komunikācijā? Varbūt tu esi novērojis, pieņemot, ka tu diezgan ilgu laiku tajā visā darbojies, kā tu minēji, citu iepriekšējo pieredzi. Kur tev no malas sajūta skatoties, analizēt? Tev nav jāsauc konkrēts uzņēmumu, organizācijas, bet kur tev ir sajūta, ka kaut kādas kļūdas un kas liekas tādas, kas ir? Ir redzēti uzņēmumu darbinieku, es saku darbinieki, jo tas nav par biti, ja? Darbinieku ieraksts, kur tā kā šablona tas teksts ir. Tā, ka var redzēt, ka tas teksts darbiniekam ir iedots, tad tagad tu šo ieliec, jā.
ķeksītim, jā. Vai nu kaut kāds iekšējs konkursiņš ir, jā, kurš padalīsies, un tad būs izloze kaut kādu zeķu vai džemperu, jā, bet, ka tiešām tie teksti ir identiski, un tad tie cilvēki ieliek, un tad tur tik sintētisks tas izskatās, ka tev pat nav vēlme iedziļināties. Bet, tas nav bieži, par laimi. Tagad gudri cilvēki iemet ChatGPT, pamaina vārdus, pamaina visu, un tad, grūtāk atklāt to. Bet, manuprāt, organizācijai viennozīmīgi nav jāuzspiež kāds konkrēts saturs tādā piespiedu formā. Jā. Un nekvalitatīvas bildes. Tas ir tas, man liekas, ko sociālo mediju vidē mēs netolerējam. Vai tu esi domājis par to, kā mainīsies korporatīvajā komunikācijā šīs darbinieku, sociālo mediju, uzņēmuma stratēģijas, attiecības? Kā tā dinamika augs, mainīsies, vai varbūt mēs nākotnē, es nezinu, jau izvērtēsim, kāds saka, jau tagad HR skatās, kas notiek sociālos medijos, bet varbūt mēs jau darba līgumā liksim iekšā punktu ikvienam, kas strādā, vai tu būtu gatavs komunicēt sociālos tīklos? Iespējams, ka tā būs, jo principā, kā jau es sākumā teicu, tā tēze ir, ka cilvēki seko cilvēkiem, un ietekmīgākie influenceri ir nanoinfluenceri, ja, kuram ir savs 100,000 cilvēku burbulis uzticams. Un, ja, nezinu, Zane manā burbulī to pasaka, tad tā ir patiesība, ja, un viņa ir nevis Zane daudziņa, bet, Zane kaut kāda, ja, tad es viņai vairāk ticu. Līdz ar to, man liekas, ka tā korporatīvā komunikācija tiešām arvien vairāk izmantos kolēģus kā kanāls vēstījumu nodošanā, meklējot veiksmīgākos paņēmienus, lai iedvesmot un motivēt tos kolēģus to darīt. Jo to, ko organizācijas pasaka, tas ir tā kā sist pa būņģu lielākā gadījumā. Ja vien tas nav kāds konkurss, ja, šēro laiko un tad dabū telefonu, bet kaut kādu strateģisku vēstījumu nodošanu tomēr ir caur kolēģiem. Un patiesībā BIT ir ļoti labs piemērs, jo es šodien arī aprunājos ar mūsu klimata kontrolas vadītāju. Arī atlases procesā viņa dzird, ka BIT ir spilgs darba devējs. Ka viņi redz apkārt, kā stāsta par BIT paši kolēģi, un viņi piesakās. Un interesanti bija, kad pagājušajā gadā pavasarī mēs izziņojam, ka visi kolēģi lido uz Turciju, jo mēs sasniedzam biznesa mērķi. Principā katrā atlases intervijā to pieminēja, un pārprasīja, vai tiešām visi, tā, un kas vēl, tā kā tas aizgāja virāli. Un es jau atcerējos, ka es savā laikā strādāju IT uzņēmumā. Mums arī visi darbinieki mēs lidojām toreiz gan uz Vāciju, bet tur arī katru gadu bija. Bet tad vēl nebija tik spēlēti sociāli. 900 kolēģi? Nē, nebija mazāk, bet... Nē, mēs arī lidojām ar vairākām lidmašīnām, bet es vienkārši domāju, tajā laikā nebija vēl tik attīstījušies. Bija jau sociālajie mediji, bet maz. Un šis ir tas situācija, jo vairāk attīstās sociālajie mediji, jo parādās. Bet par ko es aizdomājos? Tagad Kristīna atbildēja un tādu, ko tu pieminēji arī vārdu influenceri. Patiesībā tā nākotne varbūt pat vairāk balstās uz to, ka mēs skatāmies, kā to mārketingu budžetu vai komunikācijas budžetu ieguldīt savu darbinieku attīstībā, ne tik daudz uz ārējiem influenceriem. Jo tas ir tāds, jo nav noslēpums, pasaulē mainās, es teikšu, mārketinga komunikācijas budžets mainās tajā virzienā, ka mēs skatāmies influencerus vietējā tirgu, un tad izaicinājums, tad, kad mēs uzrunājam influencerus, vai viņi atbilst mūsu organizācijas vērtībām, mums ir jāpārskata aspekti, vai viņi nestrādā ar konkurentiem un vēl dažādas lietas. Viņi nevienmēr ir ar to mūsu organizācijas kultūru. Nav tā viena asinsrite. Un klausoties šo Kristīnas kontekstu, ko dod, es šeit redzu super, ja organizācijas vēl vairāk domātu par šo iekšējo komunikāciju, par to, kā stiprināt savus darbiniekus viņu potenciālo komunikāciju sociālajos medijos, mums būtu jāaizmirst par tādiem ārējiem. Bet tu iedomājies, kas notiek tagad HR galvā? Es vienkārši iztēlojos, ka tad
tā, man liekas, ir kaut kāda paradigmas maiņa pat par sevi. Kā mēs atlasījām darbiniekus agrāk konkrētajai profesijai. Tu vērtēji tai, es saku, nabaga juristi manējā dzīvē, bet tu konkrēti viņu prasmes, spējas, zināšanas par likumdošanu, vai viņi spēja sastādīt, normatīvos aktus, Viss, tas ir viss, kas tev jāzina. Tajā brīdī tev jābūt ekspertam šim. Un tagad mēs atveram vaļā lādi, bet, ja tu nāc strādā pie mums, tu esi eksperts, tev jābūt arī spējīgam runāt par šo te. Un nedomāju, vienkārši, ko tas prasa atlasīt, jo es domāju, ka jums vēl, es nezinu, kas jums vidējais darbinieks, var pateikt vecumu? Starp 35, 40, drīzāk jaunākie, jā. Es tieši domāju, vai jums nav jaunāki zem 30, kuriem vieglāk viņus ir. Mēs atkal varam tur domāt, kā mēs tur dalām, tur visur ir tie inovatori un tādi, kas, šī viss tas dalījums, bet iespējams, ka ir šis te bites, tas darbinieks ir tas vēl jaunākais, kur ir vieglāk pārliecināt, vieglāk locīt, modelēt un piemērot tā vidē, nevis tos, kas jau ir 40 vēl tur mēģināt viņus piemērot. Paga. Es par sevi uzreiz aizdomājos. Redzi, tā sociālo mediju auditorija jau noveco līdz ar mums. Mēs paliekam vecāki. Es esmu jau tajā kategorijā virs 45. Un, ja kādreiz teica, tur vidējais lietotājs ir Instagram vai tam līdzīgi, līdz 45, tad, ko es saprotu, mēs attīstamies līdz tiem sociālajiem mēdījiem. Un, vai tu mainīsi savus paradumus? Zini, uz ko es vēl? Jā. Tev joprojām tavām vajadzībām būs konkrēti sociālajie mēdīji. Jā. Un tu darbosies. Vai tu man tagad lēkās TikTokā? Es vienkārši atcaucos, pirmā kaut kāda rudens diena, es eju iekšā universitātē, es priecīgi satiku studentus, un tā aprunājas ar kolēģiem. Viņi saka, Lāsma, mēs gribam jūs ierakstīt kaut kā, mēs tur, jā, labi, forši ierakstām. Un tajā brīdī viņi saka, Lāsma, tagad jums tur jāuzliek kaķīši virsū uz ekrāna un tam līdzīgi, un mēs dzirdējam, ka jūs tā stāstat studentiem par to, ka bakalaura darbu jūs izstrādāsiet. Ja es tā esmu, tad es to, protams, varu, vai ne? Bet tajā brīdī, ka man liek atdarināt TikTok skaņas, un, saproti, tajā brīdī tu vienkārši lauzi sevi. Un es, kaut kādā mērķa vārdā es to vienreiz varu, bet es to nedarīšu atkārtot. Un saproti, ko es vēl? Es varu būt publiski, es varu, bet atbilstoši tam, kāda es esmu. Es varu padalīties ar ģimenes detaļām kaut kādām, robežās un tā. Tāpat to var atrast savējā, bet tu nedarīsi nekad to, kas varbūt būs piemērots citai mērķa auditorijai. Šitas ir tas atslēgas vārds autentiskums. Jā, es arī par to domāju. Un to, ko Kristīna, bet man liekas, tas arī, ko mēs runājam, visas trīs, ne tikai Kristīna, tas stāsts ir tā, ja es kā darbinieks esmu aktīvs TikTokā, man patīk TikToks, man jau bite iedod tos instrumentus, un es tad TikTokā veidošu to saturu un uzrunāšu savu mērķa auditoriju. Un ja bitē ir 900 darbinieku, un pieņemsim, ja tikai ap 150 jau liek kaut kādu savu saturu, savu sociālo mediju kanālos, es domāju, viņi jau daudz vairāk dzirdīgas ausis sasniedz nekā tur viens influencers ar vienu apmaksātu sadarbību. Jā, un te būtu svarīgi visu laiku domāt to mērķu auditoriju. Lielāka uzticamība. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Nē, bet vienkārši šis baigi mudināja aizdomāties, cik būtiski, vēl jau būtiskāk ir strādāt uz to iekšējo komunikāciju, ko mēs esam vienmēr runājuši, bet tieši iekšējā komunikācija sociālo mēdīju vai personīgā zīmola veidošanas kontekstā, cik daudzas organizācijas tam atvēla laiku, un dzirdot arī tevi, tu esi rūpējies par šo korporatīvo komunikāciju, un ja reizēm saka, mums ir varbūt mazāka loma šīm tradicionālajām mediju attiecībām vai tam līdzīgi, bet tev vēl joprojām ir ļoti daudz darba, ko darīt korporatīvās komunikācijas kontekstā, lai atbalstītu darbiniekus kā zīmola vēstnešus. Baigais izaicinājums. Un tas jau nav noteikti vienīgais, ko dari. Nē, mēs jau zinām, ka komunikatori ir 8 kāji, kas dara visu, ne? Es vienmēr teicu, agrāk, ka cilvēks orķestrs. Jā, cilvēks orķestrs. Es 8 kāji nebiju dzirdējusi. Bet man ir tāds atkal vēl viens jautājums, ko gribās pašķetināt, redzot dažādus izaicinājumus publiskajā vidē, komunikācijas kontekstā, kurus nereti risina arī komunikācijas profesionāļi. Kā tu domā, vai darbiniekiem jābūt lojālam zīmolam, pat ja viņi dalās ar saviem personīgajiem viedokļiem? Interesants jautājums.
personīgiem viedokļiem par organizāciju, kur viņi strādā. Jā, par organizāciju. Vai tuvām tēmām. Neobligāti organizācija. Nereti tā var būt pietuvināta tēma. PR Kompass Ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Piemēram, bite un tie satelīta torņi vai ne, kas tur radiācijas starojums un vispārēj strādā bitē. Un staigā ar folijas apurīti. Par tādiem kolēģiem es neesmu dzirdējis ar folijas apurīti, bet principā šeit mēs varam saintegrēt plašāk bišķiņ paskatīties. Jā. Visiem kolēģiem pirmkārt ir jāzina, ka ja ar viņiem sazinās mediji, tad viņi ar tiem nerunā. Tradicionāli mediji, tad viņiem ir jāsūta pie komunikācijas cilvēkiem. Ja? Tā ir lieta, kas tiešām katrai organizācijai ir jāiestāsta saviem darbiniekiem. Otrs par tēmu, kas varbūt ir pretrunā ar organizācijas vērtībām un darbību. Iespējams, ka tas būs drosmīgi, ja viņi tā runās un tur varbūt sanākt saruna. Es par jebkuru organizāciju runāju. Līdz ar to tas atkarīgs no līgumiem, ko katrs kolēģis ir parakstījis, par ko viņš var runāt un nevar runāt. Bet man liekas, ka tas liecina par lojalitāti zināmā mērā un organizācijas sagaida no darbiniekiem lojalitāti. Labi, man liekas, kontekstu tu pieminēji organizācija un līgumi. Es zinu, ka bitē ir gan konfidencionalitātes līgumi, gan visādi aspekti, jo daudziem, manuprāt, ka darba līgumos vispār nav nekas minēts par tiem sociālajiem mēdījiem. Es drīzāk teiktu, ka tagad ir tā tendence. Es tieši jums par godu šodien runāju ar juristi Sveika Inga. Viņa teica, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums šobrīd, vispār, kas notiek, jo tas nav regulēts, nav mums nevienā tiesā izskaties šis jautājums, lai mums būtu regulējums par darbinieku vispār atbildību sociālos mēdījos un to, cik daudz, ko var prasīt uzņēmums. Un viņa teica, ka lojalitāte, ētika gan ir kaut kas tāds, ko var skatīt. Protams, viss atkarīgs no darba līguma, bet tieši tā ētika var būt jau pietiekami stiprs pamats, lai izbeigtu sadarbību ar šo te. Pat ja tev darba līgumā tā nav kaut kāda konkrēta punkta, tieši ētika, kas ir svarīga. Bet es domāju, ka tuvākajā nākotnē tas būs viena no būtiskākajām tēmām atrunāt šo tajā brīdī, kas liekas darba līguma. Tāpēc es arī prasīju par HR, kā jūs klimata kontrols, ja? Jā. Klimata kontrola tajā brīdī, kad viņi atlasīs jau darbinieks, viņi jau tagad skatās. Es arī savā pieredzē ir bijis gadījums, ka mēs nepieņemam darbinieku tieši tā iemesla dēļ, ka nav bijis lojāls valstī, piemēram. Jā, tur. Un vēl, piemēram, kad arī atlasa kolēģus, bieži vien jau arī uzvaicā iepriekšējām darba vietām atsauksmi. Un ja tas cilvēks iepriekšējās darba vietās vienmēr ir aizgājis ar kaut kādu konfliktu, un ja tur iedziļinās, tad tas ir tāds tips. Un tad darba devējs izdomā, riskēt vai neriskēt ar tādu, kurš katru gadu maina un aiziet ar tiesvedībām. Tas ir jāvērtē tomēr plašāk. Jā, bet tas par to personīgo viedokli jau redz, no vienas puses te arī var teikt, ir spožums un posts tas darbinieku komunikācijas sociālajos mēdījos, jo varbūt kaut kādā brīdī mēs saprotam, ka labāk viņš nebūtu norādījis, ka viņš strādā šajā organizācijā un runāt šīs organizācijas vārdā. Man liekas, līdzīgi kā tu, Lāsma, saki, kur juristi saka gan tos ētiskos aspektus vai un otrs tad ir, vai organizācijās ir atrunāti iekšēji ētikas kodeksi. Jā, tieši tā. Ja tas nav atrunāts, tad kādā veidā tu parādīsi, kāpēc tu nedrīkstēji kaut ko ierunāt kameras priekšā. Darot... Un te atkal slēpjas viss tā panākuma atslēga iekšējā komunikācijā. Vai tu līdz katram vienam kolēģim vari noraidīt to vēstījumu, kas mēs esam, kā mēs strādājam, kādas mūsu vērtības un tā tālāk. Un ja to nevar, tad tā ir tava atbildība kā organizācijā. Arī tas jāsaprot. Un arī lielajās organizācijās ir skaidrs, ka ir jauno darbinieku apmācības. Jā. Mums arī tās ir kopā spēks dienas, kur vairākas dienas kolēģi mācās par, protams, biznesa lietām, bet tur arī praktiskās lietas ir. Ja? Kā mēs uzvedamies, kāda ir mūsu iekšējā kultūra, kā mēs komunicējam un vērtības un vispārējais.
Es teiktu, ka tas ir pirmais solis tā jauno darbinieku apmācības, kur ir jābūt integrētam tam iekšā. Bet tātad šis ir arī labs punkts. Tad jauno darbinieku apmācībās, jeb tas onboarding process, kā saucas, tur arī jūs runājat par sociālo mediju komunikāciju. Man liekas, ka arī labs konteksts. Pasaki, jā, tu māji galvu. Jā, es māju galvu, jā, protams, tas ir svarīgi. Jo savā laikā strādājot korporatīvajā vidē, mēs vispār neko tam līdzīgi. Man liekas, šis ir labs punkts, par ko padomāt, vai ne? Tā ir brīdī, kad mēs domājam, kā mēs palīdzēsim darbiniekiem iejusties mūsu uzņēmumā vai organizācijā, kā mēs viņiem palīdzēsim paskaidrot, kā viņi var vai nevar izmantot arī savus sociālajos mēdījus, sasaistīt un kur viņi var vērsties. Tikpat labi arī pēc tās palīdzības, ja vajag to saturu. Ja man liekas, ka es varētu palīdzēt arī organizācijai ar savu pienesumu un kļūt par to neformālo vēstnesi, jeb atbalstu. Bet, paskatoties vēl, domājot, kā tu domā, tu teici, cilvēki seko cilvēkiem. Un domājot arī par organizāciju, tu strādā uzņēmumā, kurā ļoti daudz tomēr ir tādas mārketinga pārdošanas ziņas. Kā tad izveidot tiem darbiniekiem tādus iesaistošus tos vēstījumus, kas reizē dotu to pievienoto vērtību auditorijai? Ne tikai tiešā tekstā pārdot to produktu, pakalpojumu vai kaut ko, bet arī pievienotā vērtība lasītājiem, skatītājiem. Mums ir izstrādāta stratēģija darba devēja tēla komunikācijai. Mums pagājušajā gadā arī bija kampaņa. Respektīvi, mums ir skaidrs, kā mēs runājam, kāda ir vizuālā identitāte un par kādām tēmām mēs runājam. Un to mēs iepludinam tajā ikdienas komunikācijā, pašķaidot tās pārdošanas ziņas. Man liekas, ka to es arī esmu pamanījusi. Es nezinu, kā tev, Lāsma, bet es nesakoju nevienam konkrētam telekomunikāciju operatoram, bet tā doma, ka es esmu pamanījusi tiešām, ka Bite, man liekas, ir mainījusi to komunikācijas stilu vairāk no pārdošanas, kā tu saki, uz darba devēja tēlu, parādot arī korporatīvo tēlu. Es ļoti to pamanu. Bet ka ir mainījies tas stils. Jā, man arī studenti, es varu pateikt, ka studenti ļoti analizē, kā dažādi telekomunikāciju uzņēmumi sazinās ar viņiem. Tāpēc, ka viņiem aktuāla tēma un tā tālāk. Un negribās jau vienu uzņēmumu uzcelt, protams. Izcelt, jā, bet ļoti, ļoti, man liekas, tas pētījumos parādās gan valoda, simboli, vispārējais. Es, protams, atkal nezinu, kā tā stratēģija, tur atkal uz mērķa auditoriju, bet izteikti. Bet patiesībā visam tam kodolā ir organizācijas kultūra. Jā. Man liekas, bez pozitīvas, uz darbiniekiem, uz kolēģiem vērsts organizācijas kultūras, komunikatori var izteikties un sarauties. Ja mēs patiesi nemīlam savus kolēģus, ja mēs par viņiem nerūpējamies, mums nav tiesības sagaidīt, ka viņi atbalstīs organizācijas vēstījumus, būs lojāli un komunicēs tikai labas lietas, ko mēs gribam. Līdz ar to, man liekas, pašā kodolā arī ir organizācijas kultūra, kas ir uz darbinieku vērsta. Un mums, piemēram, tas ir pierādījums, mums ir INPS rādītājs, kas ir jautājums, vai rekomendēt Bite kā darba devēju, un ja 14 ir mediāna nozarē, tad mums ir 25. Un arī nozarē. Jā, nozarē 14, mums ir 25, tātad tas ir augsts rādītājs. Un 90% apgalvo, ka viņam patīk darīt tas, ko viņi dara. Ir svarīgi, ka organizācijas patiesi rūpējās par kolēģiem. Mēs nevaram turēt visu krātiņā, barot ar maizi un ūdeni un likt viņiem būt laimīgiem publisku zāru. Nē. Kristīne, mums jau jānopaļojas, bet man tāds jautājums, jo tu tomēr strādāji arī Finanšu ministrijā un tā. Kas jādara valsts pārvaldē, lai mainītu šī organizācija kultūru? Tu man tagad izaicini. Es tev absolūti izaicinu, bet es arī zinu, ka tu varētu tikt atbildīgi galā, jo ņemot vērā tavu pieredzi, un tu ieritēji no šī te korporatīvās kultūras Finanšu ministrijā. Uz gadu, jā. Uz gadu, kas noteikti bija. Mēs ar tevi arī, man liekas, pēc tā gada runājām, un tu teici izaicinājumiem bagātāks pieredzes un vispārējais, un tā tālāk. Un tu atpakaļ aizgājies korporatīvo kultūru, līdz ar to tev tu zini, kā strādā valsts pārvalde. Es domāju, diezgan labi. Bet tu arī zini, kā
valsts pārvalde funkcionē kā organizācija? Es domāju, tas ir atšķirīgi. Ja mēs skatāmies, katrā ministrijā ir pa savu, un katra ministrija ir kā šūniņa. Līdz ar to mēs nevaram vispārināt visu publisko sektoru. Un ar to es nezinu pat, ko atbildēt. Bet es zinu, tās diskusijas, kas mums bijuši tagad par to, kas jau nāk no valsts kancelēs vadības, ka mums jāatgriežās ir klātienē vai ne. Tādējādi mēs parādām, ka mēs īsti neusticamies saviem darbiniekiem, mēs nezinām, ko viņi dara, un tas vienīgais veids, kā kontrolēt. Tā kā es tev varu piekrist par tām mazajām šūniņām, bet kaut kas jau tas lielais jau nāk no tās valsts pārvaldes uzstādījuma kā tāda, kā mēs sev redzam. Maz efektīva valsts pārvalde, kurā uzticamies viens otram, vai skatāmies uz pirkstiem un nespējam īsti izzināt, ko dara kolēģi? Diemžēl, skatoties statistiku, tā uzticība ir ļoti zema publiskajam sektoram. Un, manuprāt, klātienes darbs priekš tādas lojalitātes, komandas gara stiprināšanai ir būtisks. Tāpēc arī mēs BITE esam, piemēram, 4 dienas birojā, protams, ar iespēju pakārtot savu dienu aktivitātēm, bet principā arī mums ir uzstādījums, ka mums ir 4 dienas birojā, lai mēs tiešām varam kopīgi piedzīvot to kultūru un veidot to pozitīvo vidi, un 5 dienas mums ir no mājām bez sanāksmēm, principā. Līdz ar to, vai tas skaitās attālināts darbs vai neskaitās, ka tu vienu dienu esi no mājām? Hibrīds. Jā, bet ir būtiski tas, ka mēs dienā satiekam kolēģis. Bet no otras puses, ja mēs paņemam kādu IT kompāniju, piemēram, kuri katrs programmētājs strādā pie sava koda, un tai organizācijai nav būtiski izveidot spēcīgu, draudzīgu organizācijas vidi, viņiem ir cits prioritātes. Es saku, te ir jāpieiet katrai šūnai atsevišķi. Te nav viens atbildes. Tur ir jāmēra arī tā atdeve droši vien. Tas ir tik individuāli. Jā. Līdz ar to tev neizdevās no manis neko izvilkt. Mums jau vēl bez kaut ko varētu paprasīt par tavu laiku finanšu ministrijā. Bet tātad, tojoties raidījuma izskaņai un uzklausot tevi, es saprotu, cik nozīmīgi tomēr ir domāt priekšējās komunikācijas kultūru arī caur šādu sociālo mediju prizmu. Tā es to varētu teikt, ka ja mums darbiniekiem mēs palīdzam stiprināt viņu, es teikšu, digitālās prasmes, digitālās eksperta tēla spodrināšanas prasmes, gan bilžu saturā, gan tekstuāli atbalstot kolēģus, gan sniedzot kādu citu padomu, ja viņiem tas ir vajadzīgs, tad mēs tomēr sasniedzam daudz plašākas auditorijas ausis, un tomēr arī organizācijās mūsu kolēģiem mudināt domāt arī par kādām tādām apmācībām, gan mazākam darbinieku pulkam, ne obligāti tev ir jāsāk uzreiz ar visiem darbiniekiem, bet līdzīgi kā par pārmaiņu īstenošanu, atrod pāris tos vēstnešus, kur ir gatavi sākt, un tad jau tāds sniega bumbas efekts tu varētu iekustināt arī pārējos, un arī strādāt ar šiem augstākā līmeņa vadītājiem, atbalstot arī viņus, un negluži izdarot viņu vietā, bet mudinot pašiem uzdrīkstēties, kā es tev varu atbalstīt. Es domāju, šeit jautāt, kā es tev varu atbalstīt, vai tev vajag bildi, vai tev vajag palīdzēt pārskatīt tekstu, un varbūt kādreiz mudināt arī no tevis, es tomēr saklausīju arī mākslīgo intelektu iesaistīt, kurš tev palīdzēs pārformulēt tos satura vienību, lai tu publicētu savos sociālos mēdījos, jo dienas beigās cilvēki sako cilvēkiem. Jā, un es papildināšu arī svarīgi strādāt ar vadītājiem, kuriem ir komandas, viņi ir tie, kas iedvesmo un palīdz. Līdz ar to tas ir arī atslēgas cilvēki. Kas papildina to, ko es tikko teicu, cilvēki sekos cilvēkiem, tad
tavas komandas darbinieki, sekosim vidējā līmeņa vadītājiem un augstāk, un arī mēs kā vadītāji vai kā šūniņu vadītāji rādām priekšzīmi saviem kolēģiem. Mēs nevaram prasīt no citiem, ja mēs nedarām paši, bet ļoti daudz šeit ir par tādu atbalstu, un kas man, par ko es varbūt nebiju aizdomājusies, tiešām priekšējās komunikācijas kultūras maiņu. Pat vairāk tā ir organizācija kultūra, kas vienkārši ir ļoti jāveido un ar katru vienu kolēģi. Tajā brīdī jau, kad mēs ar klimata kontrolas nodaļu vai departamentu atveram durvis pirmajām iespējamām mūsu darbiniekam. Paldies, Kristīne, par sarunu. Es ticu, ka tas mūsu klausītājiem ļaus aizdomāties par to, ko viņi dara sociālajos mēdījos, par to, kā viņi var atbalstīt savus darbiniekus. Un es zinu, ka tu vienmēr esi atvērta arī padomu sniegšanai, pieredzes apmaiņai, ja kādam no kolēģiem rodas jautājumu, kā iedzīvināt šādu pārnesi, kā būt iedvesmotājiem saviem kolēģiem, tad var vērsties noteikti pie tevis. Jā, es vienmēr esmu atsaucīga. Aiziet pie kāda ar apmācībām, satikties pie kafijas ar padomu, bet noslēgumā, ko es vēl gribētu teikt, ka ir svarīgi pret katru kolēģi izturēties kā pret vadītāju. Katrs kolēģis ir svarīgs. Īpaši domājot organizācijas reputācijas kontekstā. Izturēties pret katru kā individu, īpašu un ar vienādu attieksmi. Paldies, Kristīne! Paldies tev! Paldies jums, meitenes! PR Kompass ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīne Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mediju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompass ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu.